man tāds dalīts jūtas. Pirmkārt, labi, ka tāds turnīrs Latvijā notiek. Galvenokārt tāpēc, ka mēs uz Eiropas basketbola kartes tiešām parādamies kā valsts. Ne tikai, teiksim tā, nav sajūta, ka tomēr, Lietuva, kur regulāri Eirolīga un tam līdzīgi, bet arī Latvija. Pēc tam nevis tikai grupa, kā tas bija 15. gadā, bet arī fināla posms, kas parādīja, ka Latvijas līdzjutējiem arī interesē. Basketbols ne tikai, ja spēlē savu izlasi. Tas nav maz, un tas līdz šim tā īsti nebija mērīts. Tagad izdevās nomērīt, un tas ir labi. Otra man atziņa, kāpēc es teicu, ka tā neviennozīmīgi. Diemžēl Basketbola savienība, manuprāt, neizmantoja šo čempionātu kā nozīmīga ieguldījuma Latvijas basketbola sistēmas tādā straujā ilgtermiņa attīstībā. Tie bija svētki, tas bija liels notikums, kā dziesmu svētki. Kā dziesmu svētki, it kā Latvijas valstī pienākums būtu tikai noorganizēt dziesmu svētkus. Un pēc tam ikdienā ar deju kolektīviem un koriem, lai ņemās tie koristi un deju kolektīvi paši. Tā gluži nav. Pašvaldības tā ir nopietna sistēma, kur arī Latvijas valsts pastāvīgi strādā, lai dziesmu svētku kustība būtu. Pa maz noteikti, daudz ko varētu vairāk, bet dara. Basketbola savienība nedara neko. Basketbola savienība šos svētkus izmantoja, lai uzpulētu sev uzplečus, izrādītos cilvēkiem, politiķiem, kas maz saprot par ikdienas basketbolu rūpēm, un rezultāts ir tāds, savā ziņā skumjš. Ja Lietuvā 2011. gada čempionāts atrisināja infrastruktūru, tā izskaitā profesionāliem klubiem, iespējams gandrīz uz mūžiem, tās zāles tika uzbūvētas Klaipēdā, Paņevežos un tam līdzīgi, lai varētu basketbols attīstīties. Tas bija liels grūdienis Lietuvas līgai kopumā. Tad Latvijā šis čempionāts attiecībā uz basketbolu nav grūdienis nekāds. Man personiski nedaudz šokējoši, bet tāpat laikā nebija pārāk liels pārsteigums, jo tāds aizdomas bija. Bija Lešinskunga 15. novembrī, varat paskatīties, ekonomista Twitterī ļoti nopietni uz Latvijas bankas analīzes bāzes konstatētais, ka diemžēl, bet nav arī nekāda ekonomiska efekta. Respektīvi, vieni turisti aizstāja otrus. Tie, kas atbrauc, par ko mēs priecājamies un forši, kas nav slikti, tie aizstāja turistus, kas pagājušo gadu septembrī, oktobrī atbrauc tāpat. Un šeit Ciprus kungs studijā var lekt un teikt, nē, tā nav. Mēs taču visi redzējām, bet tad, kad paņem sausi skaitļus, mēs redzam, ka efekts ir 0, un tas ir slikti. Un iemesli tam arī ir ļoti saprotami. Basketbola svētki bija tiešām basketbola sabiedrības un tādas, lielākas sporta auditorijas svētki. Nevec, piecam, ja es salīdzinu ar hokeja čempionātu pirms 2 gadiem, 23. gadā, tad es hokeja čempionātu daudz vairāk jūtu Rīgas centrā. Kaut vai skatīšanos Doma laukumā un tam līdzīgi. Šeit viss bija tikai pie arēnas sakoncentrēts pēc principa, lai organizatoriem ir vieglāk. Rezultātā tas kopējais ekonomiskais efekts, kā mēs reāli redzam jau pēc datiem, tie nav man apgalvojumi. Vienkārši nav. Un tas atkal ir viela pārdomām. Tas varbūt ir mazāks pārmetums, jo to varbūt nevarēja zināt, bet es sagaidītu tagad nopietnu analīzi. Nopietnu analīzi par to, lai nākamreiz nav tāpat. Labi, un tad nobeigumā jau jautājums vai 2 Ciprus kungam studijā. Viens jautājums man Ciprus kungam neapšaubām ir tāds, kā viņš pats Pirmais jautājums Ciprus kungam būtu tāds, kā viņš pats objektīvi vērtējot skaitļus, Latvijas bankas rādītājus, skaidro to, ka ekonomiskais efekts Latvijas ekonomikā ir 0. Un jau 2. gadu pēc kārtas, gan olimpiādas kvalifikācijā tiks solīts liels ekonomisks efekts, gan tagad tiks solīts 60 miljonu ekonomiskais efekts. Tie ir izrādījušies, kā saka, es nelietošu vārdu, varbūt meli, bet kā minimums sabiedrības maldināšana. Smieklīgi dzirdēt pārmetumus no cilvēka, ka es bez mazo esmu melis, no cilvēka, kurš Delfu studijā pirms 3 mēnešiem, tieši kad bija Eirobaskets, publiski visiem pateicis, ka VEFam nav
parādu, tajā pašā laikā pēc spēles vai pēc raidījuma man daudzi iesaistīti cilvēki tomēr rakstīja, ka tomēr tā nav. Parādi viņam ir bijuši. Tā kā, es negribētu iet personīgi, bet nosaukt mani kaut kādā veidā pa meli, tas ir ļoti, ļoti nekorekti. Jo skaidrs, runājam par romsko kvalifikāciju, vienmēr tika minēts stāsts pirms izlozes. Es nevarēju paredzēt, kādas komandas mums ielozēs. Skaidrs, ielozēt uz Somas būtu, kā mēs redzam, bilde pavisam savādāk. Diemžēl tas bija tāda veida, kā, es neteikšu, kā loterija, bet tur tika ņemti pieņēmumi, ka varētu būt, atbraukt līdz, tā kā, izrādījās mazliet neveiksmīgi. Savukārt Eirobaskets, mēs redzam pēc visiem datiem, ka ir viena dati, kas ir no Latvijas bankas, bet es domāju, ka Edgars Jaunupa kungs atkal šauj mazliet pāri. Viņš ņem mēneša datus, kur mums ir skaidri gaiši izdalīts pa dienas datiem. To mēs arī esam prezentējuši. Kehra kungs ir prezentējis Saeimas sporta apakškomisijā, kur ir skaidri redzami, ka zemākie dati Eirobasket laikā ir iepriekšējo gadu augstākie dati. Tā kā te ļoti svarīgi ņemt faktus pa dienām, pa tām nedēļām, kad ir bijis Eirobaskets, jo skaidrs, ka Eirobasketa ietekme augusta sākumā ir nekāda. Tā kā teikt, ka nav pieaugums, kaut īsumā pieaugums, ja nemaldos, bija kaut kādi 15-20% kopā uz mēnešiem. Tas atkal ir vienkārši paņemt kaut kādu, izraut no mutes kaut kādu faktu un vienkārši skaļi bļaut. Ja Eirobaskets ir bijis, varbūt arī Jaunava kungs stāstīs, ka viņš neredz to visu, kas notiek Rīgā, kur Eirobaskets tiek atspoguļots, varbūt viņš bija staigājis, pievēris acu, iet neko neredz, jo jebkurš, kas dzīvoja tīpaši Rīgā, tīpaši ap arēnu Vecrīgā, teica, ka Eirobasketu nevar nepamanīt.